Kas mūsdienās notiek ar detaļām? Reāli es nesaprotu. Stāsts kāds. 2 gadus atpakaļ samainīja šīs te atsaites. Lemforder, ķipa ahujene, ahujenais prēmijums. Pagāja gads, kustās. Domāju, ok, varbūt brāļis kaut kas vai kas, ķipa Lemforders jau skaitās ahujenais, ķipa brands. Labi, samainīju viņu uz kaut kādu citu marku. Labi, Dievs ar viņu. Domāju, tas jau bija pagājušajā gadā. Domāju, pagājušajā gadā samainījuši arī pie reizes stūres pirkstu. Viņi man nedaudz oriģinālai kustājās. Labi, samainīju tos arī pret Lemforderu. Krūtā marka, Paskatieties, kas šogad ar viņu notiek. Skatieties, Lemforders pēc 1 gada. Kloka. Tad rodās jautājums, vispār vai ir jēga no prēmijuma detaļām? Visas šitās te meiles, hujēles, Lemforderi reāli nav nekādas jēgas absolūti. Tagad es likšu reāli virsū pašu lētāko, jo es vienkārši neredzu jēgu, priekš kam man pirkt prēmijumu un pēc gada viņu mainīt. Par ko es maksāju reāli? Atceros, kādreiz prēmijuma detaļas gāja 5, 6, varbūt dažreiz pat 7 gadus. Mūsdienās reāli tas nestrādā. Labi, Latvijā ir slikti ceļi, bet ar visu to es nebraucu milzīgi par bedrēm. Priekš kam man maksāt 3 reizes cenu par prēmiju, ja pēc gada viņš uzvedās šādi? Tā atsaic, tad uzliku šādus te Yamato, it kā Japāņu, bet skaidrs, ka tas nav Japāņu. Šķībacē nav ir, bet es domāju, ka ķīniešu detaļi. Jo Japāņu detaļas nemaksā tik lēts, viņas būtu Japānā ražots. Jauns atsaic, jauns stūris pirksts abās pusēs. Kaut kāda tur Koreja, it kā kaut kāda tur roģi oriģinālā, bet nezinu, arī nav nejausmas, droši vien, ka nav oriģinālās. Bet stāsts kāds par visu šo video. Ja jūs man prasat kādas detaļas, nevis kādas detaļas, bet kāda brenda detaļas es jums varu ieteikt, principā es jums neko nevaru ieteikt. Kādreiz, ja bija markas, kuras varēja ieteikt, mūsdienās vairs neko nevar absolūti saprast, kādas var ieteikt, kādas nevar ieteikt. Es domāju, visas šīs detaļas, šitās Yamato, Hujato, Meile, Hujēle, viņas visas nāk no vienas rūpnīcas, domāju. Visticamākais un plus mīnus no vienas rūpnīcas. Visticamākais, ka mainās tikai iepakojums. Protams, arī cena, pa ko jūs par šo detaļu maksājat. Un tas arī viss, Tā kā, mūsdienās jūs jau maksājat vairs tikai par nosaukumu. Kvalitāte ir beigusies. Tas vairs nav kā kādreiz bija laba kvalitāte. Mūsdienās, diemžēl, šī kvalitāte ir stipri gājusi lejā. Tā kā, ja kaut ko prasat, kādu detaļu marku, tad laikam tikai un vienīgi oriģināli, ja jūs gribat. Šī detaļa iet kādu laiku no aftermarket detaļām, principā vienalga, kuru viņas visas pa lielam ir vienādas. Davai, čava!